Labvakar visiem! Sāksim mūsu šī vakara prezentāciju webināru Zoomu. Mans mērķis šodien ir padalīties ar aspektiem, kas ir saistīti caur prizmu rūdīšanās dzīvesveids aspekti, gan iepazīstināt, gan minēt vairākas detaļas un iedot tādu teorētisko bāzi pieaugušiem cilvēkiem miedarbībā ar bērniem, tā skaitā jauniešiem. Un tā ir visideālākā situācija, kad ir iesaistītas divas puses vai pat vairākas puses, kas ļoti tieši piedalās tātad dažādu pārliecību, pieredžu nodošanai, tā teikt, mūsu jaunajai paaudzei. Un skaidrs, ka vide, par kuru mēs runājam, ir bērnudārs, māja, skola, un tad ir kaut kādas darbības, ko mēs darām. Un tad pie manis nāk pieaugušie cilvēki, kuriem ir augsts rokas un jāmāca viņi ieiet ir augstā ūdenī vai vispār sadraudzēties ar kontrastiem, ar karstumu, saprast termoregulāciju, saprast ļoti daudz aspektus, jo mēs kaut kādu iemeslu pēc nezinām, kā strādā mūsu ķermenis. Arī es to nezināju, tā kā apsveicu visus, kas vēl varbūt nezina detaļās par visādām niansēm, kas tur mums notiek mūsu bioloģiskajā mašīnā. Bet no bērniem mēs daudz ko varam mācīties, un tad pastīsimies kaut kādas pieredzes, kļūdas, detaļas. Tas ir tas, ko es šodien gribu padalīties. Ja jums būs kaut kādi jautājumi, jūs viņus varat uzdot, es viņus atbildēšu visdrīzāk beigās, un ja paralēli jums rodās kaut kas vai kaut kādas idejas, tad droši rakstiet. Es uz tiem jautājumiem atbildēšu beigās. Tā, labi, jāķerās klāt. Tā, viņš piekārtošu ekrānus. Ko uzlūkšu šo slaidu par sevi, bet netērēšu daudz laika. Principā īsais stāsts man pirms daudziem gadiem neinteresēja veselības tēma. Ļoti daudz, kas neinteresē par to, kas notiek dzīvē, bet šobrīd tas ļoti, ļoti interesē. Un es to visu skatos caur prizmu. Veselība, attiecības, finanšu veselība. Un varētu teikt, ka pamats šajā izpratnē tiek ielikts tad, kad mēs ejam bērnu dārzā, skolā, sākam pirmās darba gaitas, un tas veido mūs, un šajā gadījumā augstums, un šī tēma, par kuru es šodien arī runāšu, kontrasti, rudīšanās, viņi ļoti labi atspoguļo arī to, kāda ir mūsu dzīves attieksme pret notikumiem dažādās dzīves situācijās. Tātad, kā mēs reaģējam, un tad, kad mēs runājam par to reakciju, ja pirms 10 gadi es izveidoju rudīšanās skolu, tad viņas pamatā bija no sākuma varbūt sadraudzēties ar augstumu, bet šobrīd es ļoti labi saprotu, ka tas ir stāsts par daudz ko vairāk, un tad es mēģināšu jums šīs detaļas šodien arī iedot, jo tas nav tikai par to, kā ieiet augstā ūdenī, tas ir par to, kā fizioloģiski ķermenis darbojās, tas ir par to, kāda sajūta vai miers vai satraukums vai emocija vai doma mums galvā notiek. Un tas ir stāsts par to, kā mainās mūsu dzīve, dzīves kvalitāte, un mēs visi tajā iedarbojamies, gan audzinātāji, gan skolotāji, gan vecāki, un arī paši bērni. Tātad rudīšanās skola ir veids, kā es ar dažādiem projektiem un ar dažādiem cilvēkiem varu dalīties ar labāko pieredzi, kā dzīvot skaistāk, priecīgāk, laimīgāk, un tie ieejas vārti mums ir caur vienu no tādām, es teiktu, fobijām, tas ir augstums. Un jāsaka, ka nav nozīmes, cik reizes es esmu bijis tādā ledainā ūdenī, jo katru reizi ir tāda kā mikro pieredze, kurai mēs ejam cauri. Tātad tā miedarbība starp augstumu, karstumu ir vienmēr pirmo reizi, un vienmēr mēs izjūtam kaut kādu to pirmās reizes efektu. Lielā tēma
Kāpēc mums būtu jārunā par tēmu norūdīšanās, ir saistīta ar pozitīvā stresa konceptu, jeb stresa vadību, un kā mēs varam miedarboties ar dabu, ar apkārtējo vidi, lai izmantotu tos kontrastus, kuri dabā ir iestrādāti – pavasars, vasara, rudens, ziema, lietus, vējš, saules, sniegs un visas pārējās dabas stihijas. Un attiecīgi arī mēs paši, kā mēs veidojam savu vidi, tā ir guļamistaba, tā ir darba telpa, tā ir skolas telpa, tā ir bērndārza telpa, logi, ventilācijas, siltināšanas, grīdas. Tie visi ir aspekti, kas ietekmē to, kā mēs spēsim miedarboties pēc daudziem desmitu gadiem ar augstumu un karstumu. Jo, kā es minēju, man lielākoties nāk 30, 40 gadnieki, 20 gadnieki cilvēki, kuriem jau tik ļoti ir kaut kas sabojājies un besī tajā tēmā augstums, rudīšanās vai nervu sistēmas darbība vai stress, ka viņi meklē risinājumus un viņi ir gatavi iet ledainā ūdenī, lai pārvarētu sevi un justies labāk. Un te ir jautājums, vai mēs patiesībā gribam justies labāk? Un šis ir tāds retorisks jautājums, bet ir būtiski jāsaprot, ka lielākā sabiedrības daļa nevar pārvarēt tēmas, kas ir saistītas ar augstumu. Un no mana skata punkta tas nozīmē, ka ļoti daudz, kas fizioloģiski organismā funkcionēs neefektīvi. Un mēs varam šobrīd satuntoties, saģērbties, nosiltināt māju, paņemt daudz ko mākslīgi vai vidē radīt, bet ja mēs neiesim tajā vidē, tad mēs nonāksim nevis pie stresa problēmām, bet pie hroniskā stresa problēmām. Un tad, kad mēs runājam par rūdīšanos, pirmā fizioloģiskā sistēma, kura mums ir jātrenē vai kura adaptējās tam kairinājumam, kas nāk no ārpuses, ir nervu sistēma. Un tāpēc mums ir jārunā par stresu. Un ja mēs runājam par stresu, tad stresa būtiskās radītās problēmas ir fiziskā veselība, mentālā veselība. Ļoti ātri mēs izjūtam miega traucējumus. Tātad, ja mēs jau redzam, ka kaut kas nav kārtībā ar miegu, tad tie ir pirmie signāli, ka kaut kas varbūt nervu sistēma nav kārtībā. Mēs runājam par enerģiju vai darba produktivitāti, noskaņojumu, laimes sajūtu, smaidīšanu. Bērnos mēs to redzam ļoti daudz, bet tad, kad es runāju arī šodien prezentācijā, es zinu, ka mums te, protams, ir klātsoši vecāki un audzinātāji, bet ņemam vērā arī sevi kā piemēru, kā mazu bērnu, kurš ir pieaudzis cilvēks, kuram fiziski un emocionāli ir jājūtās priecīgam, laimīgam. Tātad caur tēmu rūdīšanās mēs ietekmējam nervu sistēmu, mēs ietekmējam asinsrites sistēmu, mēs ietekmējam hormonu darbības sistēmu, un mēs jūtamies priecīgāk, enerģiskāk, laimīgāk. Bet tas nav caur to, ka vienreiz kaut ko izdarīju, ir rezultāts. Jā, ir rezultāts uzreiz, tā ir labā ziņa, ka mēs sajūtam to atgrieznisko saiti, bet tas, ko es runāju par ilgtermiņā noturētu, sakārtotu vidi, kura veicina norūdīšanās principus, norūdīšanās apstākļus, tātad miedarbība ar to vidi, nevis pretošanās viņai. Jo, ja man ir augsts, es kaut kā izvairos, ja man ir karsts, es no kaut kā izvairos. Nē, mēs spēlējamies un miedarbojamies ar vidi, un ķermenis un mūsu bioloģiskā sistēma, mašīna, vai tas ir maziņš augums, bērna augums vai pieauguša augums, tā ir visa miedarbība ar apkārtējo vidi. Un tur mums ir gaiss, ūdens, saule un visi tie ir apstākļi, ar kuriem mēs varam spēlēties. Ja mēs runājam par vēl detaļām, es neiedziļināšos, šī prezentācija jums būs ierakstā pieejama, atsūtīšu jums e-pastu, viņi varēsiet pašķirstīt, paskatīties, izlasīt, tātad, ja gribēs vairāk par to stresa tēmu, kā mums tāpat vairāk par tiem bērniem varbūt jārunā šodien, bet kurā gadījumā tā prizma būs arī pieaugušie, jo mēs apzināti, racionāli varam tos jautājumus saprast. Un es mēģināšu izskaidrot tās tipiskās kļūdas, kur tad mēs viņas pieļaujam.
Jāsaka, ka visa tā tēma norūdīšanās un būt spējīgam adaptēties tam, ka pēkšņi ir lietus un pēkšņi atnāca septembris un, un pamainījās temperatūra, un man tagad pēkšņi ir jāsumā ar rudens iesnām, nu tā nav normāla situācija. Es pats esmu tur bijis pirms 10 gadu, un šobrīd konsultējot cilvēkus, pieaugušos, un pamatā es ļoti labi redzu, ka tā nav normāla situācija. Un tas pats arī pavasarī, tas pats arī apkuras sezona, tas pats arī sausie gaisi, mitrie gaisi un tā tālāk. Tātad tā miedarbība viņi notiek nepārtraukti, un tas mans novērojums ir tāds, mēs ar vien siltāku un karstāku temperatūru redzam vidē, mēs ar vien vairāk sevi norobežojam, ieslēdzam tādos kā komforta apstākļos, kur ne pa labi, ne pa kreisi mēs nevaram pakustēties, lai kaut kas neizjūg manā tajā komforta zonā, ka pēkšņi es bez cepures vai bez cimdiem esmu izgājis ārā. Ja pēkšņi kaut kas man notiek, ka man ir slapjas kājas, un tagad man būs jāsaslimst. Tātad tas, ko es gribu pateikt, ka mana pieredze ir tāda ar bērniem un jauniešiem. Mums ir jābūt vērīgiem gan pret sevi, gan pret saviem ģimenes locekļiem. Ja kaut kas vienkārši kā temperatūras maiņas mūs sit ārā, un tas notiek regulāri un cikliski, tad ir īstais laiks uzdoties ar jautājumiem, vai tas ir normāli un vai tā tam būtu jābūt. Un cik bieži mums ir, nezinu, jāslimo vai vispār jāslimo. Mēs varam filozofēt par jautājumu, vai mums to vispār vajag. Un te ir tas stāsts par to, ka mums ir kaut kādas dzeltenās lampiņas. Un tēma rūdīšanās, un ja mēs runājam par tādu pašu galējāko izpausmi, piemēram, ielīst auņģi, tur ir divi varianti. Es esmu vesels vai slims. Nu, tā ļoti bieži daudz cilvēki to asociē. Ideālā bilde tas mums neietekmē. Ir cilvēki, kas aiziet uz pirti un saslimst. Ideālā bilde, ka ķermenis, prāts, apstākļi, vides maiņas apstākļi mūs neietekmē. Visu vasaras mājās, tagad ej uz bērnu dārzu vai skolu, čuks, notiek kaut kāds satricinājums. Ja mums vajag adaptēties jauniem spēles noteikumiem, no rīta agrāk jāceļās, nezinu, kaut kāda cita pārtika, tā visa ir spēja adaptēties, un tas iekrīt konceptā pozitīvais stress un rūdīšanās, norūdīšanās koncepts un kontrastterapija ir ļoti būtiski un spēcīgi instrumenti zem pozitīvā stresa mehānismiem, kuri mums visapkārt bez maksas tiek piedāvāti. Attiecīgi mums tikai ir jāsaprot, ir tā teorijas daļa, vai tam visam pieslēgtos. Iemesls, kāpēc jums šis viss varētu interesēt, ja paprasa aptuveni 200 cilvēkiem, tad izrādās centrālā tēma, kāpēc tā ir veselība. Es ļoti labi saprotu, ka tēma norūdīšanās, rūdīšanās arī maina mūsu iekšējo sajūtu pasauli. Mēs daudz labāk sajūtam un caur to nervu sistēmas sensoriku, caur sevis labāku izprašanu, kā ķermenis strādā, mums arī mainās attiecību tēma. Un tad, kad mēs kļūstam sakārtotāki no veselības viedokļa, paši esam jutīgāki, mums arī mainās ļoti daudz kas dzīves standartos, dzīves kvalitātē, un mēs kļūstam pārliecinošāki, enerģiskāki, laimīgāki. Un tas ir tas, ko mēs varam jau uzreiz minēt kā bonusus, ko var iegūt, kā arī te daudz cilvēki to ir minējuši tādā aptaujas anketā. Respektīvi, tā lielā tēma ir tāda, no hroniskā stresa mēs nevaram izvairīties, un arī bērni iet cauri šai pieredzei, un jautājums, vai mēs varam viņu padarīt maigāku. Un maigāku viņu padara tas, ka mēs katram bērnam, katram pieaugušajam atrodam vai sev atrodam to dozu, cik man tas pozitīvais stress vai pozitīvā stresa deva dod pozitīvu efektu. Un tieši tāpēc nevar precīzi uzrakstīt, kādā temperatūrā kuram bērnam būtu jāspēlējas. Vai vienam bērnam izejot ārā, pastaigāt ar basām kājām, būs kaut kāda slimības simptoma, citiem nebūs. Un tā ir tā miedarbība starp vidi. Tā tad ir audzinātājs, ir skola, ir bērndārs, ir vecāki. Un tā ir vide, kultūra, kur mēs saprotam, ka mums ir jādarbojas ar vidi, un mums ir jābūt pozitīvam efektam, pozitīvam rezultātam, un tur nav jābūt slimībai. Nu, katrs pats var nodefinēt, tā teikt, cik bieži vajadzētu slimot. Es tur nelīdīšu šajā lauciņā,
bet mums kā minimums ir jābūt apzinātiem, pamanīt, ka kaut kas mainās. Un tas ir tas stāsts par to, kā mēs atrodam to iegūmu slodzi starp toksisko slodzi. Un es jau runāšu par dažiem piemēriem, kas ir tā hormēzija, pozitīvais stress, tā skaitā augstums un karstums. Tātad ir adaptācija vai nāve kā mehānisms, kā cilvēks attīstās, un norūdīšanās koncepts mums Latvijā ir ļoti veiksmīgi realizējams, tāpēc, ka mums vasarā var būt lietus, vējš un augsts, un mēs zinām tās Latvijas vasaras, un tad ir 9 mēneši, kad ir, drīzāk sapņoju, ka es visdrīzāk aizbraukšu uz Spāniju, Eģiptu, Turciju vai vēl kaut kur padzīvoties, jo tur ir silts, bet arī es kādreiz tā domāju. Un tad vienā momentā es konstatēju, man arī siltajās zemēs rudenī ir augsts un vēss un nepatīkami un ir diskomforts. Un tad, kad mēs šīs lietas saprotam, ka mums ir jāmiedarbojas, es varu viennozīmīgi garantēt, ka mēs daudz vairāk iepazīstam, iemīlam arī Latvijas zemi, pa kuru mēs staigājam, ūdeņus, dabu, un esam daudz atvērtāki pret to vidi, kurā mēs esam, nevis dzīvojam betona sienās, kas izolē mūs no tiem iespējamiem miedarbības faktoriem, tātad ar ko mēs varam saskārties. Tātad, kāpēc mēs vispār runājam par to pozitīvā efekta vai novirzienu? Tātad tas ir aizsardzība no vides izmaiņām, par ko es jau runāju iepriekš, tātad aizsardzība no slimībām, tātad mēs kļūstam izturīgāki. Tas ir saistīts ar dzīves kvalitāti novecošanu. Varbūt bērniem tas nav tik aktuāli, bet teiksim tā, tās problēmas ar vien jaunākas un jaunākas paliek. Tās pašas alerģijas, tās pašas slimības, ar ko es arī caur vecākiem saskaros un redzu, viņas ir klātesošas. Un mēs, protams, varam salīdzināt. Mēs zinām, kā bija pirms 20, 30, 40 gadiem. Tā kā varētu teikt, ka paudze fiziski ir neizturīgāka. Tas ir arī mans tāds novērojums attiecībā par to, cik daudz vispār ir gatavi doties kaut kādos augstuma piedzīvojumos un mežā un dabā. Un arī Covid ļoti labi paspēlēja to, ka mēs tomēr vairāk izolējamies un mazāk kustamies. Tātad mēs atbalstam veselīgu novecošanu un dzīves kvalitāti un dzīves ilgumu. Un tieši šis ir tas lielais aspekts, par ko mums būtu vispār jārunā. Teiksim, kāpēc mēs runājam šobrīd ar vecākiem vai pieaugušajiem? Mēs esam tas piemērs, kurš kaut kādā momentā parāda, kā dzīvo mūsu bērni. Tātad, un šeit es mudinātu, es runāju caur vecākiem, prieks, ka jūs esat pievienojušies un klausieties šo, tātad es noteikti mudinātu jūs pašus darīt tās lietas un miedarboties ar dabu un doties gan augstumā, gan karstumā, gan pētīt šos jautājumus vairāk un vairāk. Jā, tātad pozitīvais stress ir uzlabota atbildes reakcija uz stresu, un ar stresu mēs saskaramies nepārtraukti, tātad caur visu laiku ir kairinājumi pieaugušiem cilvēkiem un bērniem. Mēs runājam par milzīgāko risku, tātad, kuru mēs varam stiprināt sirds asinsvadu sistēmas darbību. Mēs runājam par imunitāti, mēs runājam par smadzeņu darbību, kognitīvām spējām, koncentrēšanos, fokusu, apņemšanos, gribas spēku, ļoti daudziem tādiem aspektiem, kurus mēs trenējam caur to darīt to, ko negribās. Vai savā ziņā varētu teikt, ka norūdīšanās, rūdīšanās koncepts, karstums, augstums, kontrasti vai basas kājas vai atver vaļā ogu bišķiņu sajūtu uz ādas kaut kādu kontrastu, ir tā kā, darīt savu nedaudz tā kā pāri, bet mēs to daram apzināti, kontrolēti, un tādā veidā mēs adaptējamies. Kāpēc ir būtiski vispār ieskatīties šajā virzienā, kā stresa vadība, pozitīvā stresa metodes, kas, kā es minēju, bezmaksas mums ir pieejamas? Tātad, ja mēs to nedaram, tātad stresa mehānismi izraisa sirdslimības. Tas ir saistīts arī ar astmu, ar elpceļiem, ar asinsvadu spazmēšanos, kas arī ir tātad apgrūtināta elpošana. Vielmaiņas traucējumi, jeb aptaukošanās, tas var būt galvas sāpes,
Kuņģa zarnu trakts ir ļoti cieši saistīts ar nervu sistēmas darbību, un ja mēs viņu netrenējam, tad attiecīgi tur mēs jūtam kaut kādas atgriezniskās saites novecošanās procesi. Nu, mums ir jārunā par depresiju, trauksmi, un runājot ar dažādiem speciālistiem, depresīvie stāvokļi jau ir konstatēti 5-gadniekiem un 6-gadniekiem. Tā kā ir kaut kādi apstākļi, dēļ kuriem mēs jau kaut ko šaujam garām. Diabēts, cukura līmeņa jautājumi ir tie, kas mūs uztrauc. Nu jā, kāpēc es runāšu arī šodien par elpošanu? Tāpēc, ka elpošana arī ir viens no bezmaksas rīkiem, kas mums ir uzreiz pieejams, un varētu likties jocīgi, ka tēmā norūdīšanās mums ir jārunā par elpošanu. Bet šis ir tas stāsts, ka trenēt nervu sistēmu mēs to darām caur elpošanu. Un tad, kad mums ir kaut kāda saskarsme ar, konkrēti ar augstumu, karstumu vai arī konfliktu pārdzīvojumu, mums ir jāiemācās mehānisms, ka izelpa mūs nomierina un ieelpa mūs aktivizē. Un tas ir ļoti vienkārši un elementāri. Izelpot garāk ir nomierināties, un ieelpa ir tas, kas mūs aktivizē. Un ticiet man, tieši šādus vingrinājumus es mācu ļoti dziļi, vai mēs šo mehānismu kā ātrumu koķi, gāze un bremzes, vai braucam uz priekšu vai uz atpakaļ, mēs tiešām līdz kaula galam saprotam, automātiski neskatoties uz rokturiem, uz pedāļiem ar acīm, bet brīvi braucot. Un bērniem šie mehānismi strādā ļoti labi, un tad, kad jūs pamanat kaut kādas elpas aizturs, kļūdas elpošanā, un, protams, ir tā problēma aizvilkt tie deguni, kad bērns nevar paelpot, tas ir viens no izaicinājumiem arī, ka deguns ir vienmēr parasimpātiskās nervu sistēmas aktivizējoši, nomierinoši, un sevišķi arī dažādām nāsīm ir pētījumi, ka ja mēs ieelpojam caur kreiso nāsi, tad tas mums palīdz nomierināties un fokusēties, un labā nāsa atbild par aktivizāciju, tāpēc ir jogā paralēlo nāsu vingrinājumi. Un mēs ļoti viegli varam viņus integrēt, jo bērniem šie visi mehānismi strādā vienkārši momentāli, 1, 2, 3 elpas, un viņš nomierinās. Tātad bērna elpošanas vingrinājums nopūst sveci, nopūst pieneni, ar skaņām kaut ko izdvest garāk izelpot. Bites elpošanas vingrinājums, tātad mēs kaut kādas skaņas izdodam. Tas ir tas, kā mēs adaptējam nervu sistēmu. Un tas mums ir svarīgi situācijās, kad mēs peldinam bērnu, vai nu ejam uz pirti, vai nu saskaramies ar to, ka kāds pēkšņi spā centrā ir uzmetis pa daudz karstuma, vai mēs uzkāpjam, nezinu, uz kaut kādu, ledus vai slapjas kājas pēkšņi paliek. Tas viss rada diskomfortu. Un ar elpu mēs varam nomierināt nervu sistēmu un regulēt viņu. Un vecākiem šis ir viens piemērs un audzinātājiem. Tātad, kā mēs redzam, ka bērns ir stresā, tātad kāda ir viņa elpošana, ir krušu kurvas, pleci, ir vēderdaļa, kā viņš elpo guļus, deguns mute. Es tik daudz neiedziļināšos par elpošanu, jo tā ir arī ļoti milzīga tēma, kuru būtu jāsaprot, jo tas arī ir tēmā pie stresa vadības. Bet jā, pāris lietas es jau ieminējos. Tātad māksla atrast pareizo devu ir hormēns, pozitīvais stress. Un tur mums ir saule, tā skaitā arī fiziskā slodze, tā skaitā arī bioloģiskais pulkstenis, un mēs redzam, ka dažiem bērniem viņš ir nobīdījies, ir cīruļi un pūces, un, protams, tas ir atkarīgs arī no ģimenes. Mēs varam teikt, ka brālis iet gulēt ātrāk, bet vecākais vai jaunākais bērns vēlāk, tātad katram būs savs kaut kāds bioloģiskais pulkstenis, kad viņš iemieg. Un arī vecākiem un pieaugušiem tieši tāpatās. Nervu sistēma adaptācijas spējas ir stāsts par to, kā mēs sakārtojam nervu sistēmu. Tāpēc ir jārunā arī par bioloģisko pulksteni, bet to mēs nerunāsim šodien. Bet, tas ir tēmā nervu sistēma. Vai cik dīvaini tas izklausās, alkohols arī ir pozitīvā stresa, jeb hormēzes efekts, bet es nerekomendēju alkoholu lietot bezjēdzīgi, nevajadzīgi, destruktīvi, bet jā, un arī uzturs, ēšana, neēšana ir stāsts par to, ka mēs arī trenējam ķermeni
badošanās koncepts arī ieiet pozitīvā stresa metodikā. Tātad mēs badojamies, mēs arī adaptējam ķermeni kaut kādai iekšējai slodzei, kaut kāds uzturvielas pietrūkst, organisms izmanto rezerves un tā tālāk. Un pirmā, kas vienmēr reaģē, jebkurām reakcijām, mēs kaut ko neēdam, nedzeram, tā ir nervu sistēma. Un ja mēs viņu nespējam regulēt, un ja mēs viņu neesam trenējuši, adaptējuši, tad mums visas prakses ir neiedomājami grūtas. Tātad es esmu neēdis arī 3 dienas, nedzēris arī 3 dienas. Tas viss ir iespējams. Un, organismam ir rezerves, lai to darītu un piedzīvot pozitīvu šo pieredzi. Tā kā, jā, atrast to pareizo devu, tā ir īsta atbilde, ka katram bērnam būs nedaudz kaut kāda cita reakcija, katram pieaugušajam, katram pusaudzim būs cita reakcija uz augstumu, un ir jārespektē un jāatrod tā viņa miedarbība, un tas ir tas, kur mēs kā pieaugušie varam tomēr pieiet ar tādu individuālu pieeju, bet agri vai vēl, viens vai no ēnāk vai ātrāk, mēs nonāksim līdz situācijai, ka mēs varam ar basām kājām pastaigāt un ir pozitīva atbildes reakcija. Mēs varam ieiet vēsā ūdenī visi, un mums ir pozitīva atbildes reakcija, ka mēs varam ieiet karstumā, un mums ir pozitīva atbildes reakcija. Ka mēs atverot logu nesaslimstam neviens bērnu dārzā vai mājās, ka mums ir pozitīva atbildes reakcija. Ka pēkšņi ieslēdzoties kondicionieram, mēs nesaslimstam un ķermenis spēja adaptēties šai temperatūrai. Nu, tātad pozitīvā stresa metodas ir dažādas. Arī fiziskā slodze ir hormēze, tātad atrast pareizo slodzi, lai man nav pa traku. Ēdienas diēta. Šodien mēs runāsim vairāk par karstumu augstumu, tātad badošanās, saules starojums, fiziskās slodzes paaugstinātas slodzes treniņi, elpošanas vingrinājumi un elpas aizturs vingrinājumi ir tas, kā mēs adaptējam, trenējam ķermeni arī bez skābekļa apstākļos, tātad kaut kur radam viņam grūtības. Un skriešana kalnos arī ir augstkalnas apstākļu simulācija. Tu vari burtiski paveikt neiespējamo, tu vari pārvarēt slimības, uzlabot garīgo veselību, fiziskās spējas un kontrolēt savu fizioloģiju, lai varētu attīstīties jebkurā stresa situācijā. Tātad rudīšanās skola ir balstīta uz Vima Hofa metodiku, tātad mēs skatāmies uz augstumu, mēs skatāmies uz elpošanu, un mēs palīdzam caur elpošanu trenēt nervu sistēmu, un tad mēs ejam augstumā. Tad aizberga redzamā daļa ir, mēs spējam adaptēties augstumam, aizberga neredzamā daļa, mēs ļoti daudz ko strādājam ar elpošanu. Un tā ir tā praksa, kurai es plānoju nodot rītdien, kad mēs tiekamies ar tiem, kas būs, un paspēlēties gan ar bērniem, gan uz vietas padomāt kaut kāds vingrinājums, gan arī atbildēt uz jautājumiem, kas rodas varbūt, un kurus mēs pārdomājot sev uzdodam. Tātad elpošanas ietekme ir fizioloģiska, psiholoģiska un garīga novirze. Tātad ir prāts, ir ķermenis, ir gars, tātad trīsvienības, ar kuru mēs miedarbojamies, un ir ķermeniskās elpošanas prakses, un tieši tāpatās arī augstums mūs ķermeniski ietekmē. Un tieši tāpatās, kad mēs ejam augstumā, mums ir kaut kādi uzskati, pārliecības, es ieiešu augstumā, saslimšu. Uzvelc cepuri, saslimsi. Bez cimdiem izies ārā, saslimsi. Biežāk mēs to no senioru paaudzes saņemam to tuntošanās kultūru un pieredzi, tāpēc, ka viņiem tā fizioloģija ir traucēta un viņiem ir augsts, un viņi grib iedot to aizsardzības sajūtu bērniem, vai viņi ir siltumā, jo viņi spriež pēc sevis. Man ir augsts, tāpēc uzvelkam vairāk. Mums ir savā ziņā jāmācās no bērniem un jāmāk nolasīt tie signāli, kādus ķermenis dod. Svīst, nesvīst bērns, karsts, nekarsts. Protams, viņiem tā dažādos vecumos tā termoregulācijas adaptācija mainās, adaptējās, hormoni, vielmaiņa ir aktīvāka, tāpēc viņam ir siltāk nekā pieaugušiem cilvēkiem. Un bērniem mums nav nepieciešams tādas elpošanas dinamiskas prakses, kādas es mācu, piemēram, pieaugušiem. Bērniem viss strādā. Viņi uztaisa pareizu elpošanas vingrinājumu, un viņi dabūs jau atbildes reakciju. Sirdsdarbība nomierināsies, ķermenis nomierināsies. Tāpēc iemācieties arī tos pamata elpošanas vingrinājumus. Jā, tātad par elpošanu
katra elpa regulē, katra elpa regulē to, kā jūtās mūsu nervu sistēma. Un tad, kad mēs esam augstumā, varbūt mēs saprotam, kad ir tā pirmā atbildes reakcija, kas mums liek ieelpot un aizturēt gaisu, visekstrēmākā situācija, tāda dauņģi, kad mēs ejam. Vai arī publiskās runas laikā, kad bērni vai jaunieši var sabīties klases priekšā vai skolas priekšā lasot dzejoli. Tad publiskā runa ir arī tāda stresa miedarbība, kā es uzvedos. Un šajā gadījumā augstums, rūdīšanās, pirts, kontrasti, karstums, daba, šīs vienkāršās lietas adaptē mūsu trenēt dzīvē. Un jo ātrāk mēs to sākam darīt, miedarbojoties un esot tādā apzinātā novērotāja pozīcijā, jo ātrāk šīs lietas sāk strādāt labāk. Nu jā, par elpošanu šoreiz varbūt nedaudz vairāk izlaidīšu. Mēs rītdien uz vietas pamēģināsim dažādas elpošanas vingrinājumus, vai praksē mēs viņus saprotam. Tur vajag elpot un mazāk teorijas. Stāsts par nervu sistēmu. Tātad parasimpātiskā nervu sistēma mūs nomierina. Viņa strādā uz ilgtermiņu, tāpēc tas ir miegs, kad viņai jābūt aktīvai. Un simpātiskā nervu sistēma ir vairāk aktīva dienā, līdz 4, 5. Un tā miedarbība ir tas bioloģiskais pulkstenis. Kaut kādos brīžos ir viena aktīvāka, viena mazāk aktīva. Mēs pēdam, ir parasimpātiskā nervu sistēma, mums velk uz miegu. Mēs kustamies, mums aktivizējās simpātiskā nervu sistēma. Augstums ir simpātiskās nervu sistēmas kairinošs, karstums ir siltums, ir parasimpātiskās nervu sistēmas kairinošs. Un mums ir vajadzīgi abi divi, mums ir vajadzīga miedarbība starp vienu un otru, jo katra ieelpa ir simpātiskā nervu sistēma, katra izelpa parasimpātiskā. Un ja mums izjūg tie līdzsvari un sinhronitāte, tad mēs organismam ar savām tādām pārlieku aktīvām reakcijām vai nepareizām elpošanas reakcijām dodam nepareizu signālu, kurai nervu sistēmai būt aktīvai. Tātad elpošana ietekmē mūsu stresa sajūtu. Viņa vai nu nomierina mūs, vai samazina elpošanas dziļumu, vai veicina atslābumu, vai veicina atkal tieši aktīvu ieelpu, izelpu, un bieži vien kaut kādās neskaidrās situācijās mums sāk mainīties elpa. Viņi momentāli padod mums atbildes reakciju, kā mēs jūtamies. Mums nevajag prasīt bērnam, lai saprastu, kādā stresa situācijā viņš ir. Iemācieties viņam vienkārši paši, bieži vien ar roku rādu, ieelpojam. Ja es aizturu augšā roku, tad viņa ir aizturēta, un tad garāk izelpojam, 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 izelpojam. Un ar visu ķermeni to var darīt un šādā veidā izelpot. Un šādas situācijas bieži vien mēs kā traumas, kā bērni, esam ieguvuši no padomju pirts, kur uzreiz uz galvas tika gāsts gan augstums, gan arī 100 grādu temperatūra, kurā mēs ejam. Par pirts tēmu nedaudz pieskāršos, bet šīs ir tās pieredzes, ka mēs nesam to negatīvo pieredzi no tā augstuma, kas ir bijis, un tāpēc mēs šobrīd sapņojam par to silto kamīnu, siltām grīdām, bet mēs attālinamies no savas fizioloģijas, jo priekš kam organismam adaptēties, ja mēs pagriežam vienkārši grādus augstāk. Viņš saprot, ir silts, es taču nedarīšu liekas lietas. Priekš kam man to darīt? Viņš arī ir slings, viņš adaptējās apkārtējai videi, un tādā veidā mēs lēni, bet pakāpeniski nonākam līdz pieaugušā vecumam, kur jau tā asinsrite ir tik ļoti, tā teikt, atrofējusies rokās, pēdās, un jau ir daudz dažādas blaknes, un tāpēc arī rūdīšanās ir no bērna kājas, no bērna dārza svarīgs dzīvesveids, kurš ir jāintegrē dzīvē sadarbībā ar vecākiem. Elpošana dara ļoti daudz. Tas nav tikai par skābekli un ogļskābo gāzi. Tas ir stāsts par sirdsdarbību, vielmaiņu, pH līmeni, imūnsistēmu, asins cirkulāciju, hormonu darbību un daudzām citām lietām. Tā kā noteikti papētiet Rūdīšanās skolas mājaslapu vai manu personīgo blogu mariuszundu.com. Es ļoti daudz aprakstījis tēmas par elpošanu, Rūdīšanās skolas mājaslapā arī uzdrošinies.lv. Jūs jau varat atrast ļoti daudz materiāls, kur iesaistīties. Bet tas, ko daudzi ierauga šajā bildē, ir ielieciet plusiņu vai mīnusiņu, vai jums ir ieraugot šo bildi, pirmā sajūta ir tāda tā kā satraukums vai tā kā drīzāk kaut kāda baile, tas ir mīnusiņš,
vai arī tomēr jūs tā apzināti uzreiz saprotat, nu, ka tomēr nav tādas reakcijas, ka tas ir pusiņš. Kāda ir tā jūsu uztvere? Ielieciet lūdzu komentāros mīnusiņu vai pusiņu. Un mēģiniet būt tādi arī apzināti, jā, kāda ir tā sajūta. Paldies, Dina. Super. Mostamies, mostamies. Paldies, Zane. Jā, viena pozitīva sajūta. Kristaps. Pusiņš V, mīnus S. Pusiņš, labi, pusiņš. Nu jā, ar apziņu var būt daudzi pusiņi ir pusiņi, bet manā pieredzē mums paudžu paudzēm tomēr ir tāda negatīvā, var droši minēt vārdu trauma, fobija, kas tad bailes no augstuma, un aiz viņa slēpjās patiesībā izdzīvošanas bailes, jo var nomirt un nosalt. Arī pasakās un tautas dziesmās drebēt līdz nāvei, ļoti daudz ko mēs lasām. Tātad tautas dziesmas un grāmatas un folklori ļoti skaidri parāda, ka tas nav nekas pozitīvs. Un tātad lasot un esot šajā vidē, un bieži vien augstumam tiek piedāvāta tā nāves enerģija, nāves sajūta, kuru mēs izjūtam, un tāpēc kaut kad dziļi, teiksim tā, pirms 100 gadi, vai pat kāds 100 gadi, pirms 50 gadi, vai pat agrāk, nu, tikai nesen tas siltums ir ieradies tādā siltuma kondīcijā, kā viņš šobrīd ir. Mums nebija iespējas būt tādā komfortā, un kā šobrīd mēs dzīvojam, kā sabiedrība. Mums savā ziņā nav jāuztraucās par tām fizioloģiskām problēmām, bet, diemžēl, mūs sit ārā tas, ka mums vairs nav jābaidās no dzīvniekiem, bet, te ir tā miedarbība, kādam tās finanses rada to drošības sajūtas, spilvenu problēmas, dažiem attiecības, vai veselība sit mūs ārā. Tie ir tie mūsu draudi, ar kuriem šobrīd mums ir jātiek galā, bet tur atbildi ir zināšanas, mācības un miedarbība, prakse un tāda mūža izglītība, un kura sākas jau bērndārza vecumā. Tad atceramies, ka rūdīšanās ir miedarbības starp augstumu un karstumu. Tad, ja mums interesē augstuma tēma, mums ir noteikti jāsaprot, ka mums ir jābūt arī karstuma tēmai. Latvijā mums ir viennozīmīgi virziens ieviesiet ģimenē pirts tradīcijas. Atradīsiet veidu, kā miedarboties ar ūdeni, paiku, karstumu, sotiņām, pareizo temperatūru. Jums nevajag pat savu pirti, lai to darītu. Brauciet uz publiskiem spā, jums tas nav jādara katru dienu, vai dabūtu tādu hormēzes efektu. Tēma augstums, karstums mums ir jāintegrē reizi nedēļā, reizi 2 nedēļās. Jo ar ūdeni mēs tāpatās miedarbojamies katru dienu. Augstumam un karstumam ir tāda vairākas kaut kādas nianses, kur mēs varam salīdzināt, tie ir abi divi kā stresori. Tātad arī karstums rada stresa sajūtu. Augstāka temperatūra, lielāks karstums, jo uz ādas nonāk vai nu mitrums, vai vēsums, vai vējš, vai karstums, tad mēs ar to varam mācīties. Katru dienu mēs miedarbojamies ar rokām. Ar ūdeni mēs mazgājam rokas, mēs varam izmantot vienkārši augsts ūdens, silts ūdens, augsts ūdens, silts ūdens. Un tā ir tā kontrasta terapija. Tā ir tā latviskā pirts pieredze, kur mēs ar kontrastiem to darām. Tad pirts, ja ir iespējams integrēt, ir dažādi pētījumi, kas pasaka, ka iešana saunā uz 15-20 minūtēm 4 reizes nedēļā, salīdzinājumā ar 2 reizes līdz 3 reizes nedēļā iešana saunā, ir daudz efektīvāk. Tātad gandrīz katru dienu, gandrīz katru otro dienu mēs ejam saunā, pasildamies. Un ja tas ir iespējams, tad es rekomendētu šo pieredzi. Es gribētu redzēt bērnu dārzus ar saunām, kur mēs ik pa brīdim varam radināt bērnus. Un tieši tāpat tās skolās es redzu pilnīgi normālu situāciju, ka varētu būt tādas saunas un šī visa tā miedarbība ar šo teoriju un praksi, ko es mācu. Tātad
Es neiedziļināšos tik daudz tajā saunas tēmā, bet principā karstums ir veids, kā ķermenis mazgājās, un svīšana ir veids, kā ķermenis mazgājās. Tātad izsvīšanas procesi ir ļoti būtiski, kā attīrīšanās caur ādu. Elpceļu problēmas, ja mums ir bieži deguns ciet vai klepi vai vēl kaut kas, tad tas ir arī viens veids, kā ķermenis attīrās. Un es nerunāšu šodien prezentācijā par uzturu, bet otrs lielais bloks, kā mēs caur kaitējumu vai palīdzam, ir ēdiens. Tātad, ja un ir divi ieejas vārti, ja kaut kas mums nestrādā, tad ir kroniskā stresa problēmas, tur mums ir nervu sistēma, rūdīšanās kontrastu terapija ļoti svarīgi ieviest vai vispār izpratni par nervu sistēmu un miegu. Un ēdiens ir kroniskā iekaisuma vadības mehānisms. Nu, tur vēl atsevišķi par zarnu traktu varētu runāt. Tātad Vima Hofa pieredze ir balstīta uz elpošanu, un tas ir tas, ko es redzu, ka ļoti viegli var integrēt bērnu dārzos ģimenēs, ka jums nav jāmeklē augstuma pirtis vai vēl kaut kas, bet jūs jau varat sākt strādāt ar elpošanu, lai nonāktu pie pozitīvā stresa metodikas un tādā veidā trenēt, adaptēt sevi, ģimeni un kļūt spēcīgāki. Par ko mēs runājam? Kas ir tie labumi? Tātad tie ir laimes hormoni, iekaisuma mazināšana, lielāka izturība, prāta treniņš, tātad tur ar smadzenēm ir saistība, tas ar miegu ir saistība, vairāk enerģijas, vairāk dzīves kvalitātes, asinsrites un nervu sistēmas treniņš. Un pozitīvā hormēzes, tātad pozitīvā stresa efekts, hormēzes efekts. Tie labumi, kur mēs runājam par, ja mēs varētu teikt, augstuma terapiju, norūdīšanās, rūdīšanās virzi. Un mēs pieņemam lēmumu iekāpt iekšā tajā auņģī 2 reizes. Pirmo reizi, kad tu to izlem, pirmo reizi, kad tu to izdari. Ar bērniem tā miedarbība ir tāda, ka es rekomendētu nespiest, bet es esmu pieredzējis situāciju, ka pieaugušie iet augstumā pirtī, varbūt kaut kur uz lielākas lāvas sēž, un tā ir tā saspēle spēle, ka tu parādi to piemēru. Tātad viens negatīvais piemērs. Es ieju augstā baļļā spā, puika prasa mammai, vai es arī tā drīkstu. Mamma saka, nē, tu nevari, tu saslims. Un šādi piemēri ir daudz. Tātad tas, ko mēs runājam, tas ir mūsu galvās, tās ir kaut kādas bailes, aiz viņām stāv kaut kas saistīts, es saslimšu, nevarēšu parūpēties par savu ģimeni, tā ir kaut kāda nedrošības sajūta. Un tad ir pretējais pozitīvais efekts, tātad cilvēki, kas to var izdarīt, viņi ir fiziski, mentāli izturīgi, un tad rodas jautājums, kādu paudzi, kādus bērnus, kādus pieaugušos mēs gribam redzēt, un kādi mēs paši gribam būt. Un tā ir tā, varētu teikt, izvēle. Un šīs izvēles mēs taisam katru brīvdienas, vai mēs brauksim uz pirti vai peldēt, vai iegremdēties kādā ūdenī, vai mēs atvērsim vaļā ogu, vai mēs noskalosim sevi vēsā ūdenī, vai mēs iesim apskalot pēdas plaukstas vēsā ūdenī. Un te es runāju tieši par pēdām plaukstām, tāpēc, ka tur visvairāk ir nervu gali, un ja mēs viņus pakļaujam augstumam, kontrastam, tad arī tur notiek tās izmaiņas. Un tā mēs arī trenējam sevi, un nav obligāti nepieciešama vide, kur ziemā man ir jāiet auņģī vai kaut kur, nezinu, kaut kam jābūt iekārtotam. Viss nepieciešamais rūdīšanās un norūdīšanās dzīvesveidam Latvijā mums ir jau pieejams. Bet ir tas vilks, no kā mēs baidamies. Tātad, ja jums ir baile, un viņa ir, tad ar viņu ir jātiek galā, un mēs kā sabiedrība baidamies saslimt, audzinātāji mēs baidamies, jo es esmu dzirdējis stāstus, pie manis ir bijuši audzinātāji, bērndārza audzinātāji un teikuši, ja mēs tur veidinājām telpas, mēģinājām spēlēties ar kaut kādiem kontrastiem, ar basām kājām izgājām ārā, nākamā dienā daži vecāki sūdzējās par to, ka bērns ir saslims, ka vairāk tā nedariet. Interesanta situācija. Tā tad ir vecāki iesaistīti, ir bērns iesaistīts, ir audzinātāji iesaistīti, ir vide iesaistīti, ir kaut kāds pozitīvs nodoms bijis iesaistīts, bet ir tā reakcija. Kādam viņa ir pozitīvāk, kādam negatīvāk. Tātad kādam tas pozitīvās, kādam tā deva bija pa smagu. Ok, bet mēs turpinam to darīt, tāpēc, ka mūsu mērķis ir, vai ilgtermiņā tādas problēmas nav, un tur nav cita varianta. Mēs turpinam kāpt tai peļķē, mēs adaptējam sevi,
Ja otro, trešo reizi tas atkārtojas, un, protams, ļoti labi saprotu, ka un šeit es gribu arī savā ziņā paskatīties uz vecākiem tā, ka šis rīks jums ir pašiem nepieciešams, lai jūsu miegs, enerģija, nervu sistēma būtu stabila, jo tiklīdz, jo bērni jūt vibrācijas un bez visādas tās sajūtas daudz labāk, intuitīvi, kā jūtās mani vecāki, vai viņi baidās, vai viņi nedrošības sajūtā, vai viņi ir neizgojušies. Un te ir tā atbilde, mēs miedarbojamies visi, mēs stulbi skan, mēs visi esam, tā teikt, līdzatbildīgi par to, kā viss notiek, bet viss sāks no mums pašiem. Un tātad atrodiet sevī, vai jums ir tas vilks, no kā jūs baidaties šajā tēmā, un esiet drosmīgi vienkārši adaptēties šai situācijai. Es organizēju, esmu dažādas ledus vannas, kāpēc augsts ūdens un ledains ūdens atšķirās, tāpēc, ka ledains, viņš psiholoģiski ir vēl bailīgāks. Gaisa peldes, tātad minimalistisks apģērbs ir tas, ko mēs varam izmantot, tātad vienkārši logu veidināšana, logu atvēršana. Silta sega, atveram no rīta logu, lai gaisa ienāk iekšā, bet esam zem siltas segas, tāpēc, ka treniņš, rūdīšanās notiek tad, kad mēs caur seju. Sejā ir ļoti daudz nervu gauju, un tāpēc noskalot seju ar augstu ūdeni vai remdenu ūdeni, vai tādu ūdeni, kas jums liekas pieņemams, bet nedaudz izaicinoši, jūs paši izdomājat, vai tie ir 10 grādi, vai tie ir 8 grādi, vai tie ir 6 grādi, vai tie ir 2 grādi, vai 15 grādi. Un tieši tas pats arī dušā, un tieši tas pats arī bannītēs vai, kā nu kuram. Auņģis ir varbūt tas aizberga redzamā daļa etalons, kur mēs smuki varam bildieaugt, bet patiesībā tas lielais darbs ir mājās guļamistabā. Kāda tur ir temperatūra? Jūs esat pamanījuši, ka bērni rauj nost segas, bet vecāki ar savas gādības grib apsekt viņus. Kā jau es minēju, man liekas, ka man ir augsts, bērnam arī vajag apģērbties. Tādā jauniešu vecumā mēs jau varam iedarboties, viņi paši jau var, tā termoregulācija ir nostabilizējusies, tad viņi var paši jau runāt par to, kā viņi rūtās. Maziem bērniem tā termoregulācija un sajūta sensorika ir mazāka. Bet tātad mums ir tas vides aspekts, par ko es sākumā runāju. Tātad ir kondicionieris, gaisa, telpas, vēdinās, nevēdinās, vējš, sniegs. Tas ir dzīvoklī, tas ir mājā, tas ir mašīnā, tas ir bērndārzā, tas ir skolā. Nebūs viens standarts, pēc kura visiem sāks žāvāt, kur visi sāks žāvāties, tāpēc ogliskābās gāzes ir pamās. Kāds ir izturīgāks, kāds mazāk izturīgāks, kādam augstuma izturību lielāk, kādam siltuma izturību lielāk. Un tāpēc jāsaprot, ka ir jābūt tai saspēlei. Novērojot un skatoties, tātad kondicionieris un arī, kā es pieminēju, publiskā runa. Tātad mēs gatavojam bērnu skolu. Skolā bērnam ir jāuzstājās. Darbā pieaugušajiem ir jāuzstājas. Mums ir sevi jāparāda pasaulē, kādā veidā visdažādākos. Un tas notiek nepārtraukti. Mēs visu laiku ejam sabiedrībā. Tur ir visu laiku tas konflikts. Es gribu būt pamanīts vai es gribu būt vientuļš. Tāda psiholoģiskā pozīcija. Atvērti pret pasauli. Varētu likt, ka augstums aizver, ka viņš ir augstums, bet es teiktu, ka augstums un tas rūdīšanās koncepts atver mūs, ja viņš sakārto mūsu bioloģiskos procesus. Un bērniem viņi vienkārši ir jāsaglabā. Spēja pielāgoties jebkurām ārējām un iekšējām izmaiņām, reaģēt uz tām adekvāti, pozitīvi un būt veselīgam, spēcīgam un neietekmēties. Tas varētu būt stāsts par to, kas ir rūdīšanās. Tad rūdīšanās ir spēja adaptēties, un tas ir procedūra komplekss, kur visbiežāk tā ir nervu sistēma, visbiežāk tā ir asinsrites sistēma, kur mēs miedarbojamies ar gaisu, ūdeni, sauli, ar fiziskiem vingrinājumiem, kustībām, lai būtu izturīgāki pret infekcijas un skābekļa nepietiekamību un saglabāt savas darbspējas. Tātad
pamatā mums ir divas svarīgas sistēmas. Un šeit mums ir jādomā ilgtermiņā. Tad, ja mēs par šo nedomājam, tad, principā, mēs papildinām statistiku ar 30 gadniekiem sirds asinsvadu slimniekiem, ar to, ka 20 gadnieki pēc vidusskolas ir tādā vieglā depresīvā stāvoklī. Tas ir tas sabiedrības spogulis, ar ko mēs šobrīd saskaramies. Un tas ir tas, ko šis pozitīvā stresa koncepts un rudīšanās mums iedod. Es teiktu, ka tas ir tāds dabīgi pieejams salmiņš, kas neko nemaksā. Kā jau es minēju vairākas reizes. Tad pamatā nervu sistēma, asinsrites sistēma, elpošanas sistēmas un visas pārējās sistēmas, kas pakārtojās, jo viss miedarbojas. Mēs nevaram nošķirt. Un termoregulācija, kāpēc es runāju par to karstumu, augstumu, mums ir gan jābūt labiem svīšanas procesiem. Un, protams, ja bērns ir 22 vai 24 grādos, nu viņam var būt karsts. Bet pieaugušajam nē, viņam varētu būt vēss. Un tur ir tā cīņa, nu, jāsaka, ka arī skolās un birojos tā cīņa, vienam ir karsts, vienam nav karsts, man vajag kondicionēri ieslēgt, vai vajag mēģināt telpas, vai nevajag mēģināt telpas. Nu, uzvar spēcīgākais. Vai tas ir skolotājs, audzinātājs, vai tas, kuram ģimenē ir visvājākā izturība pret augstumu, nu viņš uzvarēs, mēs pielāgosimies viņam. Un tāpēc tā ideālā bilde, ka mēs gan respektējam to dažādību, gan arī saprotam, ka kaut kādā vienā posmā mēs tomēr uztrenēsim to termoregulāciju līdz optimālam līmenim. Un, ja jums tagad mājās temperatūra 24 grādi, es nezinu, kaut kādā telpā, nu, izlemiet ģimenē, ka tie būs 23 grādi, vai tie būs 22 grādi, bet no 24 uz 14 es neiesaku uzreiz izlemt, vai no 24 uz 18, tas būs pārāk liels lēciens. Guļamistabā viennozīmīgi vēsāku temperatūru vajag, tad mēs labāk izguļamies, un termoregulācija ir tā, tad karstumā mums ir jāsvīst, un tāpēc mums vajadzīga tā pirts. Siltumā jāsvīst, un augstumā organismam ir jādabūna tā muskuļu trīce un brūno tauku aktivizācija. Un te ir tā milzīga atšķirība starp bērniem un pieaugušiem. Pieaugušiem nav brūno tauku, bērniem piedzimstot ir kā aizsargu mehānisms. Un tāpēc viņi jūtās siltāk. Viņi var ar zilām lūpām drebināties ūdenī, un viņi ieslēdz to nedrebēšanas termoģenēzi, un tu prasi viņam, bāc, tev zils lūpas, tev nav augsts? Nē, tāpēc, ka viņam ir nedrebēšanas termoģenēzi. Dzīvniekiem, kas dzīvo dzīvokļos, mājās un neiet ārā, viņam pazūd tā nedrebēšanas termoģenēze. Tie sunīši, kas drebinās izejot ārā, bet lauku suņi, kas dzīvo ārā, viņi nedreb. Un cilvēkam ir tieši tāds pašs spējas, un bērniem viņas dabīgi vēl ir. Un pieaugušie cilvēki iegūst brūnos taukus, sakārtojot uzturu un kairinot savu nervu sistēmu caur augstumu. Tātad kontrastterapija ir tas, ko mums vajag saprast tēmā rūdīšanās - karstums un augstums. Un tas iekļauj miedarbības starp augstumu, karstumu, fizisko slodzi, gaisu, telpu un daudzām citām lietām. Tātad brūnie tauki ir vēl viena tēma, kas bērniem ir attīstīta, tāpēc viņi jūtās komfortablāk un siltāk. Tas būtu ideālā bilde. Ja tas nav, nu tad arī ir jautājums. Un pieaugušiem, lai dabūtu šo sajūtu, ka mums ir šī termoģenēze, tas ir sarežģītāks process. Un par to tieši rudīšanās skolā ir dažādas nometnes, novirzieni. Ir elpošanas nometne, ir rūdīšanās nometne, kur mēs praktiski dodam instrumentus, darām, mācāmies, jo tas būs, nu, stādieties priekšā, jūs 30 gadus esat nonākuši līdz tam, ka jums ir augsts rokas, augsts kājas, un organismam vajag arī adaptēties no tās situācijas, jo tik ātri viss nenotiek. Tam vajadzīgs kaut kāds laiks. Tātad nedaudz par uzturu. Tātad brūnie tauki ir uztura tēma. Tātad tēma cukuri, ogļhidrāti, tauki, zarnu trakts, vielmaiņa, svara regulācija. Šīs ir tās tēmas, kas ļoti būtiskas, lai uzlabotu termoregulācijas procesus. It sevišķi pieaugušajiem. Bērniem tā vielmaiņa tur aptuveni kurina daudz ko, bet tas arī ir līdz kaut kādam posmam. Un cilvēkiem ar normālu ķermeņa masas indeksu brūno tauku īpatsvars
ir novērots daudz biežāk, un cilvēkiem ar lieko svaru viņiem ir aizsargs slānis ar baltajiem taukiem, bet viņam nav brūno tauku. Tātad viņi iekšienē nededzina taukus vai pacelt ķermeņa temperatūru, bet viņi rada mākslīgu aizsardzību. Un tāpēc tēma uzturs ir jāņem vērā, jo ja mēs neņemam tēmu uzturs un ejam augstumā, tad organisms var pieņemties svarā tikai tāpēc vien, ka mums ir ļoti daudz cukuru uzturā, ogļhidrāti, un viņš sāk vairāk uzkrāt. Tāpēc, ka viņš domā, ka mēs ejam augstumā. Nu, ka mums vajag, ka siltums ir pazudis. Ko darīt ar kontrastiem un rudīšanos? Ikdiena, basas kājas, guļamistabā zema temperatūra, gaisa peldes, logu veidināšanas, kontrastu spēle ar ūdeņiem, pirts, karstums, vannītes, rīvēšanās, klapēšanās, dažādas tādas spēlīšu elementi. Nu, iekšējās uguns meditācijas, nu, protams, bērniem tas tā nederēs, bet, nu, pieaugušiem tur ir daudz dažādu virzienu. Ikdiena tāda vidēja slodze, kontrasti, pēdas, plaukstas, augsts ūdens uz pēdām, karsts silts ūdens uz pēdām. Sejas iemērkšana ūdeņos vai skalošana un piesvaigt tādu, nu, teiksim, daudz augstāku vai kontrastāku temperatūru. Un tāds augstas intensitātes virziens būtu tāds, ka mums ir nu, tāds profesionāls līmenis, ko es teiktu būtu jāaiziet, ir, ka mēs tomēr vienreiz vienreiz divās nedēļās esam tomēr pirtī vai tādā ladainākā pieredzē vai tādā augstumā. Nu, tas vairāk gan uz pieaugušajiem šis attiecās, bet to pirti ar bērniem ļoti labi var integrēt. Tur var spēlēties ar ūdeņiem ļoti, ļoti droši, ja mēs baidamies par kaut ko. Tātad Vims Hofs ir pieredzējis ļoti daudz. Es pirms 10 gadi jau sāku mācīt viņu pieredzi un variet palasīt viņa grāmatu, kur šīs tēmas ir aprakstīts dažādi rekordi par augstumu. Un kāpēc es rādu tos rekordus, vai pateikt to, ka mums nav jāiet augstumā ar tiem rekordiem un karstumā ar tiem rekordiem. Tieši tā ikdienas miedarbība ar mazām mikrodevām aktivitātēm rada to ilgtermiņa rezultātu daudz labāk. Ok, vienreiz vajag to bildi varbūt auņģi uztaisīt un kaut kur, nezinu, nopeldēties, bet stāsti par to, kāda temperatūra ir guļamistabā. Man cilvēki prasa, kur auņģi dabūt? Es saku, kam tev auņģis? Kāda tev guļamistabā temperatūra? Jo tā ir tā vide, kura mums ir visu laiku klāt, un mums nav jādomā attaisnojumu, man vajag auņģi, tad man vajag nopirkt to tur, man vajag šortus sarkanus, man vajag cepuru smuku, vai vēl kaut ko. Tātad nemeklējam attaisnojumus, tātad tas, kas ir šajā tēmā, viss jau ir pieejams. Ir bērnu dārzā, ir skolā, bet tikai mums pašiem ir jāsāk veidot tā miedarbību, izlemjot, ka tas ir svarīgi mūsu veselībai un mūsu bērnu, jauniešu un savai nākotnē. Tātad jāturpina no bērna vecuma un regulāri visu mūžu, tā ir tā integrācija, sistemātiski integrējam ikdienas dzīvē, un tas ir nemanāms dzīvesveids, kur, nu, tu neprasi cilvēkam, ko tu biji šodien rūdīties? Nu, nē, tāpēc, ka rekur jau septembrī te vakar, nu, kad pagājušajā nedēļā te lietus bija visu laiku. Nu, es biju mežā izlīs sēns lasīt. Es taču, super, viss labs. Nebaidies no tā. Reku, tev ir rūdīšanās. Pēdām jūs šobrīd vēl varat izmantot bazpēdošanas izaicinājumu uzdrošinies.lv sadaļā izaicinājumi ir bezmaksas pēdu izaicinājums, kas nedaudz vairāk pastāstīs par to pēdu nozīmi. Pēda nav tikai kā signāls nervu sistēmai, bet pēda ļoti nozīmīgs balsta aparāta funkcija, un caur augstumu mēs varam viņu arī ļoti labi trenēt. Augstuma pārvarēšana tā ir kontrola par savu ķermeni un prātu. Tad, nu, protams, bērna un jauniešu izpausmē mēs par to nerunājam, bet tas vairāk tāds pieaugušo apzinātu vecuma izpratne, kāpēc mēs tur dodamies. Nu, un šādi aptuveni izskatās tā publiskā bilde, kāds viss izskatās, bet šis viss iepriekš, ko es runāju, ir tā aizberga neredzamā daļa. Un tur ļoti daudz aspektu parādās, bet galvenais panāciet priekš sevis to viegumu, ka jūs savā dzīvē sākat miedarboties ar to apkārtējo temperatūru.
Tātad augstums paaugstina mentālo noturību un paaugstina gribas spēku. Un ja mēs arī jauniešiem, bērniem parādām, ka mēs kā pieaugušie darām kaut ko, kas mums nepatīk, tas ir par disciplīnu, tas ir par sasniegumiem, tas ir par skolu, tas ir par sporta rezultātiem. Un tas ir par jebko, kad mēs virzamies uz vienkārši izdarīt lietas līdz galam. Un augstums un karstums ir ļoti labs piemērs, kā mēs tur varam virzīties. Tātad 10 padomu. Ievēro pakāpeniskumu, ievērojam to, ka mums vajag ūdens procedūras un miedarbība ar ūdeni un kontrastu dušas un terapijas. Pastaigas svaigā gaisā vai vispār gaiss un miedarbība ar gaisa peldēm. Tiekam galā, kas ir ar to tuntulēšanu, netuntulēšanu, kuram tur ģimenē vai ir augsts, vai kuram kas nepatīk, vai kuram vajag palīdzēt saprast kaut ko, vai varbūt veselību sakārtot. Telpu veidināšana. Te man ir ierakstīts, ļaujam bērniem ēst vasarā augstu saldējumu. Principā tā ideja ir trenēt kaku un kaku asinsvadus, bet ar tiem saldējumiem un cukuriem tur tagad nevar zināt, ko tur tagad rekomendēt ēst tos saldējumus vai neēst. Stimulēt kustības un aktivitāti. Atrast to savu to mēreno slodzi gan kustībās, gan augstumā, gan karstumā. Un maldīgs, protams, ir uzskats, ka rudīšanās palīdzēs visās dzīves situācijās, jo es jau mēģināju paskaidrot, ka tur ir lielais otrs valis pie termoregulācijas, tas ir uzturs un ēdiens, un tā ir atkal vēl viena republika, par ko varētu runāt, strīdēties un kašķēties, ko tad man ēst un ko tad man neēst. Vienmēr jāņem vērā ir tas individuālais stāvoklis, tātad gan ģimenes, gan vēsturiskais, gan ģimenes mērķi, gan vide. Un, kad uz bērnu dārzu atnāk bērni, mēs nezinām, kāda ir tā temperatūra, kur viņi vidēji uzturās. Protams, mēs varam noskaidrot, bet tur tad daudz ko vajadzētu prasīt. Tātad gan mums pašiem, kā vecākiem, ir jāņem vērā, ejot šo ceļu, ka kaut kur var būt pozitīvāka, kaut kur var būt negatīvāka tā reakcija. Un par to negatīvo reakciju nebaidieties no tā, ka kaut kādā brīdī paliek sliktāk. Es saprotu, ka varbūt nepatīkami un ir tās problēmas ar darbu apvienot un slimības un bērni un tādas lietas. Tā ir tā praktiskā bilde, kāpēc dažreiz mums, kā ir, tā ir. Bet tā bilde ļoti vienkārši. Dažreiz paliek sliktāk, pirms paliek labāk. Tas ir tas, kā mēs adaptējamies, mācāmies. Un, protams, bērni šim procesam iziet, tā teikt, biežāk cauri. Un manā pieredzē stāsti ir tādi, ka bērni retāk slimo tajās ģimenēs, kur viņi ir ieviesuši šo kā dzīvesveidu. Manā pieredzē tātad viņi tāpat slimo, bet tas viss pāriet daudz tādā ātrākā, efektīvākā veidā. Un tas ir beigu beigās par to, ka mēs šobrīd jau ieliekam tādu stūrakmeni dzīvesveidā, domāšanā, un tā ir tā mūsu nākotne, kuru mēs jau tagad veidojam. No manas puses tas arī būtu viss, izejot cauri stāstam par tādiem rūdīšanās pamatu aspektiem, gan pieskaroties mums kā vecākiem pieaugušiem, gan arī bērnu virzienam. Ja jums bija vērtīgi, ielieciet 3 plusiņus čatiņā, un, ja iespējams, arī uzrakstiet varbūt kaut ko, kas bija tas vērtīgākais, ko tad jūs arī priekš sevis paņēmāt no šīs prezentācijas vai no šī stāstījuma. Un rītdien mums ir arī klātienes prakse bērniem ar pieaugušajiem, kur mēs tad paspēlēsimies ar šīm dažādām lietām. Jā, es redzu plusiņus, paldies! Fantastiski, ka bija noderīgi. Jā, redzu vairākus plusiņus. Jā, super, paldies! Paldies! Ināram 2 plusiņi sanāca, bet arī bija noderīgi. Paldies! Jā, es skatos, jautājumu nav. Mēs tā kautrīgi šodien te darbojamies. Bet jāsaka paldies par dalību. Ar dažiem visdrīzāk tiekamies rītdien.
Jā, super, Aiga, paldies, jā, ļoti noderīgi viss, paldies, jā, būs rīt, Kristaps, super, paldies, jā, ideāli. Mhm. Nu, labi, ar šo arī šodien noslēdzam, un ierakstu gaidiet e-pastos.